Laipni lūgti, šodien iedzināsimies vienā konkrētā pārsūdzības lietā. Runa ir par Zviedrijas starptautiskās attīstības aģentūras, SIDAS, lēmumu pieņemt darbā preses sekretāru. Jā, mums ir diezgan daudz materiāla. Pati pārsūdzība, SIDAS atbildes, valsts pārsūdzības komisijas lēmums, arī e-pasti un pat pretendenta bloga ieraksti. Tieši tā, un mērķis ir izsekot līdzi, kā šis viss notika, kāpēc lēmumu apstrīdēja, kādi argumenti un, protams, tā birokrātija. Un viss sākās ar to, ka SIDA pieņēma darbā Jūliju Lindholmu, tas bija preses sekretāris amats, referents numurs 63D4. Lēmums tika, anšlāget, publiskots 24. aprīlī. Bet tad parādījās pārsūdzība no Dīdža Melbikša. Viņš teica, ka viņa kvalifikācija, Zviedrijā to sauc Verdienst Ohiklīget, nopelni un prasmes esot labāka. Jā, atsaucoties uz pašu Zviedrijas konstitūciju, Regeringsformen, 12. nodaļas 5. paragrāfu, tas ir ļoti svarīgs princips valsts pārvaldē. Un kādi bija tie galvenie argumenti? Viņš salīdzināja sevi ar Lindholmu? Viņš norādījis saviem gandrīz 20 gadiem, attiecīgajā jomā žurnālistikā, preses sekretāra darbā. Viņš strādājis gan migrācijas pārvaldē, gan ECDC, gan pat ANO bēgļu aģentūrā UNHCR. 20 gadi pret cik tur bija Lindholmai? Pret aptuveni 6-7 gadiem. Un tie galvenokārt kā konsultantei. SIDA viņa bija tikai kādi 6-7 mēneši, arī kā konsultante pildot preses sekretāras pienākumus. Tas ir liels kontrasts. Un izglītība? Melbiksim ir maģistra grāds cilvēktiesībās, kas SIDA ļoti relevanti. Lindholmai politikas zinātne, retorika, bet bez žurnālistikas izglītības. Viņš arī minēja pieredzi krīzes komunikācijā, mēdīju kontaktus, valodas. Tieši tā. Zviedru, angļu, krievu, latviešu. Un tad parādās tā interesantā lieta, pati SIDA atzina kļūdu. Kļūdu? Kādu kļūdu? Atlases procesā. Izrādās Melbikša pieteikums sistēmā bija kļūdaini atzīmēts, it kā ar viņu jau būtu bijis telefona kontakts. Ak tā, un ko tas nozīmēja? Rekrutēšanas firma Jefferson Wells, kas palīdzēja, redzēja šo atzīni un domāja, skaidrs, šis kandidāts jau izvērtēts neder. Tāpēc viņu nemaz neaicināja uz interviju. Nopietni? Kaut arī vēlāk SIDA pati teica, ka viņa kvalifikācija bija pietiekama intervijai. Tieši tā. Tas ir tas, ko viņš pats savā blogā sauc par ceļojumu birokrātijas labirintos. Viņš mēģināja panākt to lēmumu apturēšanu, inhibīciju. Bet tas jau laikam nebija tik viegli. Nebija gan. Sākumā tā pārsūdzības komisija, CERN, atteica inhibīciju. Vienkārši tāpēc, ka viņi vēl nebija saņēmuši lietu no SIDAS. Un SIDA vilcinājās? Jā, viņi saņēma pārsūdzību 17. aprīlī, bet komisijai nosūtīja tikai 7. maijā, gandrīz 3 nedēļas vēlāk. Ārprāts. Un bija vēl kaut kas dīvains, ka it kā pārāk agri iesniegts. Jā. SIDA sākumā teica, ka pārsūdzība iesniegs pirms oficiālā lēmuma publicēšanas datuma un lika sūtīt vēlreiz. Kaut gan saņemšana bija apstiprinājuši. Tīrākā birokrātija. Pretendents arī iebilda atsaucoties uz administratīvā procesa likumu, ka iestādē jāpalīdz, nevis jāliek šķēršļi. Bet galu galā CERN tomēr nepiešķīda to inhibīciju. Bet kāpēc? Ja reiz bija tā kļūda un vispārējais? Tīri juridisku iemeslu dēļ. Tas pats administratīvā procesa likums Förvaltningslagen 35. panta nosaka, ka lēmums par pieņemšanu darbā stājas spēkā uzreiz. Uzreiz? Jā, jo cilvēks sāk strādāt, to nevar tā vienkārši nopauzēt. Tā kā lēmums par Lindholmas pieņemšanu jau bija spēkā pirms lieta vispār nonāca komisijā. Tad vairs nevarēja neko apturēt. Tieši tā. Komisija teica, inhibīcijas pieprasījums nerada nekādu rīcību, bet pašu pārsūdzību, protams, skatīs vēlāk pēc būtības. Bet, ja SIDA atzina kļūdu, vai viņi paši nevarēja, labprātīgi apturēt to procesu? Viņi to nedarīja. SIDA atteicās apturēt pieņemšanu darbā, bet lūdza laiku līdz 12. jūnijam, lai paši visu vēlreiz pārskatītu un apsvērtu šelvretelse, pašu korekciju. Vēl mēnesi gandrīz? Pēc visas tās kavēšanās? Jā, pretendents arī par to iebildi. Šī vilcināšanās, kad kļūda ir atzīta, protams, izskatās dīvaini. Un kā vispār ir ar šādām pārsūdzībām? Cik bieži tās Zviedrijā apmierina? Tā statistika nav iepriecinoša. Izdevums publika rakstīja ļoti reti. Pagājušajā 2024. gadā nevienu neapmierināja. Iepriekšējos 4 gados tikai vienu. Tikai vienu? Bet vai tad procesa pārkāpumus nekonstatē? Konstatē gan. 6 lietas tajā pašā laikā tika sūtīts atpakaļ iestādēm, lai pārskata procesu. Tātad problēmas redz,
bet rezultātu kandidātam tas nevienmēr dod. Tātad, ja mēs rezumējam šo gadījumu, ir kandidāts ar šķietami spēcīgāku kvalifikāciju, ir iestādes pašas atzīta kļūda, kas viņu iespējams izslēdza, tad seko birokrātiska vilcināšanās un beigās juridiska nianse, kas neļauj apturēt jau notikušu darbā pieņemšanu. Un tas viss liek aizdomāties, ne? Ja iestāde atzīst būtisku kļūdu, kas varbūt liedza amatu labākajam kandidātam, bet sistēma ir tik neelastīga, ka procesu nevar operatīvi apturēt vai labot. Jā, cik efektīvs tad ir šis pārsūdzības mehanisms, lai tiešām nodrošinātu, ka valsts darbā tiek labākie pēc nopelniem un prasmēm? Tas ir jautājums pārdomām.